Nu čau, Valmiera trešā diena. Esmu noskaņojies uz perfektiem draiviem, visu saputošu un viss ies perfekti. Nē, nekādas ekspektācijas, tas, kas notika iepriekšējās dienās, viss strādā, tā kā viss ir forši. Izbaudīt to, ko es daru, un būs kārtībā. Man grupā gan ir 3 igauņi, es nezinu, cik vienkārši man būs pafilmēt, bet es centīšos, cik vien iespējams, cerams, kad sanāks nofilmēt tādus pilnus raundus, tā kā bija iepriekšējie 2. Bet ja nesanāk, tad kaut kas izgriezts, tad sorry. Jebkurā gadījumā aiziet. Time to see the chase card in action. First on the tee, at -10, playing 29 points above his rating from Latvia, Toms Vācietis. Paldies. Un čau vēlreiz. Pirmkārt, par grafikām. Milzīgs paldies Rolandam Bēriņam. Kā es teicu iepriekšējos video, ar katru reizi cenšos kaut ko jaunu pievienot. Nu, šis, man liekas, ir milzīgs lēciens uz priekšu. Aiziet. Nav tik labs, bet nu veiksmīgi krūms izsit ārā. Šeit atstāju arī backhand līniju, lai var redzēt, kā tas būtu jādara. Tā kā šis labs. Šeit bez baigās domāšanas. Jāpiemet, jāiet tālāk. Un jā, bulzēs. Parasti backhands pēc manām domām ir kaut kādi 7, 8, tur tālāk no kalna, bet šeit laikam labi izgājis cauri. Otrais, man liekas, ka neesmu dabūjis birdijs abas dienas. Šeit labs drives. Drošs, bet labs. Jā, slow-mo. Izbaudam. Cerams, ir smuki un ir vērts ieguldīt man zīmējot. Tā, labi piemetiens. Šeit nevarēja izdomāt, ko līdz galam darīt. Domāju, paņemšu lēnāk un stiprāk uzmetīšu, bet vienkārši neuzmetu stipri. Nezinu, kāpēc. Arī pirmajā raundā, man liekas, tieši tas pats. Un šeit arī piemetam, ejam tālāk. Šeit redzēt, vējš nav vispār, tāpēc super agresīvs uzreiz līkumā. Asi ejam iekšā. Un klausamies. Jā, skaņas nav, tā kā jābūt labi. Klasiskie 6 metri. Aiziet. Jā, tas ir 2. 4. Nekas nav mainījies taktikā. 2 overstable haizeri. Šeit nedaudz pa augstu, bet veiksmīgi. Jā, un tagad es esmu nedaudz tālāk kā visas iepriekšējās dienas. Tā kā bija šī stiprāk jāuzmet. Jā, trāpa labi. Jā, varēja būt lielāks skīps, bet ir ok. Šeit 10 metri iepatoju, ritīgi priecīgs. Nāku apkaļ, skatos. Neesmu nofilmējis. Diemžēl mans pirmais video metiens, ko es neesmu tā kā neko darīt. Jāfokusējas vairāk. Apmēram šeit disks piezīmējās. Ejam tālāk. 5. Man ļoti pateicīgs vienkārši forehand haizers. Jā, trāpa labi. Diemžēl neuzskipoja, bet labs. Jā, šeit atceros. Drons lidoja un tā kā laidās lejā, likās, ka principā virsū būs. Vajadzēja noresetoties, pienākt vēlreiz, bet jā, pelnīti.
šeit atstāju, kā tam vajadzēja būt. Un šeit man pienāca klāt kadijs. Tā kā šāds leņķis vēl nav bijis. Pašam arī ir interesi, kāpēc tas disks beigās piezemējās tur. Video laikam līdz galam nevar saprast, bet bija kaut kāds milzīgs skips, jo šeit nonākt ir diezgan interesanti. Labi, 7. Gan jau, ka es esmu mācījies no iepriekšējām dienām. Protams, ka nē. Tas pats flipīgais disks. Pamāz haizers. Jā, nu ļoti slikti izspēlēts grozs pa visām dienām. Šeit diezgan grūta situācija, jo īsti gapa nav. Ja es izmetīšu cauris, būs baigais čeks. Jā, jātrāpa, bet nu ir labi. 8. Kā un lejā, forehand flex. Un tikai commit. Jā, trāpa ļoti labi. Un tagad uzskipo. Ai, nebija skips tāds taisns, bet ir ok. Aiziet! Labi. Kā Rainers vēlāk teiks intervijā, ja vienu aizputo inside garām, viens outside jāieliek. Jā, šeit es atstāju tas ieskrējiens, James Konrāds ar palēcienu stīpēt. Es īsti nesaprotu, kāpēc tieši šajā grozā, bet labi, katram savs. Jā, šeit lāpsa būtu nedaudz pa platu, bet ir ok. 8 metri, iepatoju, visu forši, pastos skatīju. Nav nofilmējis. Neko darīt. Labi. Rainer? Nu, Rainer, čau. Labrīt. Nu, pastāsti, kā tu jūties šobrīd? Par šīm sacensībām? Jā, nu kā tu jūties pēc savu rezultāta? Nē, es jūtos ļoti labi. Principā jau plāns tāds arī bija, nu, kaut kāds -10, kaut kas tāds. Jo trases, manuprāt, ļoti ņemam. Nu, katrā grozā to var, te ir iespēja iedot. Un to var viņi paņemt. Jā. Galvenais ir tikai samest tos 8-9 metrīgos. Jā, nu tā ir. Kā tev pašam šķiet, kas tev vislabāk tehnikā strādā šobrīd? Puts vēl nav pievīlis par šajām dienām. Principā man parasti tā. Es esmu uzstādījis putos tādu mērķi. Ja es aizmetu vienu insert garām, man nedzētu iemest vienu outside. Nu, es esmu pa nulēm tagad. Un pašlaik es esmu iemetis, piemēram, tur 6 outsides un 2 inserts esmu garām. Jā. Tā kā tur es esmu Ok. paņēmis priekšrocību. Jā, forši. Man jāpajautā tomēr. Vakar 15. grozs. Mēs skatījāmies, likās perfekts rauns, bet tomēr kaut kas, nu, pastāsti, kas tur bija. Nu, gājis viss, paņēma neko. Mandomis, varbūt, ka nepareiz spēle, bet es treniņos neesmu praktizējis vēl neko citu, bet šodien es mēģināšu, domāju. Jā. Mandomis, stulps uzbrukums, stulps vēl viens uzbrukums, puts apakaļ un tapins. Jā, skaidrs, labi. Pastāstīja par sezonas plāniem, ko tu lielākos sačus, lai mēs varam pasakot tev līdzi, kur tu brauksi. Principā plāns ir baigi vienkārši. Man ir kāds 5 sacensības pašlaik, kas ir Dānija, Zviedrija, Igaunijas 2 un Somijā ir European Opens, bet uz to jākvalificējās. Tā kā 5-6 sacensības var redzēt PDJ-ā, uzraksta treneris. Jā, ok, sekosim līdzi. Ja gadījumā kāds grib tev atbalstīt, es saprotu, ka tā akcija ir beigusies, bet ja gadījumā kas, tad droši ar tevi sazinās un... Jā, ja ir kādam vēlme, droši var uzrakstīt, nav nekāda problēma. Jā, tā kā jā, ja kādam ir iespējas un tad droši atbalstam un tomēr Latvijas labākais un vēlam viņam veiksmi arī šodien. Paldies. Paldies tev, čau. Čau. Labi, turpinam. 10. grozs, vieglākais grozs trasē, 2,5 vidējais metienu skaits, tā kā zem para. Un tā arī man sanāk. Ļoti labs metiens, bulzēs. Vispārēji jau saputojuši, tā kā visiem birdīs. Start frames. Tiv.
11. Tātad mans super flippy grace. It kā bija haizerī, bet vēl vairāk bija nepieciešams. Neko darīt. Šeit atkal prātīga spēle. 2 harp piemetieni. Ejam uz pariņu. Gan šeit ļoti veiksmīgi. Varēja arī pa koku trāpīt. Tā kā jā. 12. arī zem para, tā kā viens no vieglākajiem. Un šeit pavelku, bet veiksmīgi, kad super stabils disks. Jā. Nu, kaut kā tā. -6 raundus. Viss iet forši. Jā, šos atceros. Klausamies. Tieši manā metienā kāds no līdkārt galerijas nosvilpās un nedaudz pavilka, bet rezultāts ir ok. Šo labu trāpu. Un jā, var redzēt, ka jau sāk nedaudz smidzināt. Tas pie dropens, kāda 85 metri, harpa. Un jā, labāk nevar uzmest. Perfekti. Toms priecīgs. Jā, un šeit, diemžēl, kādiem bija jābrauc, tā kā atkal esmu palicis viens, bet būs labi. 14. Heiser flips ar midrange. Nedaudz pa kreisi, līdz galam netrāpīja līnijā, bet būs labi. Prātīgs piemetiens. Ejam tālāk. 15. Jā. Vidējais radītais 3,3, tā kā viens no grūtākajiem, kurā tika iemests ace šajā raundā, kas ir vispār nesaprotam. Šeit backhand līnija. Ļoti labs metiens. Izstās pēc flippī midrange vai putera un noturēja līniju līdz pašām beigām. Jā, un šeit gudrs piemetiens, bet tik neveiksmīgs kiks un vienkārši aizripo kaut kādi 15-17 metri lejā pa kalnu. Jā, pirmais baugels. Un šeit viņa drives backhand, tā kā, wow. Jā, šeit es varu redzēt video, kad es visu laiku nepareizi ieskrienos forehandā. Es gribēju fleksi mest, bet es laiku tā kā straight ieskrienos, nu, nezinu, kāpēc tā. Un šeit, tā kā esmu dabūjis jau baugī, tad jārano un pišķīt garām. Neko darīt, jāliek apakaļ iekšā. Neko darīt. Klasiskais stāsts no birdies baugī. Jā, bija labs rauns, bet tagad jau saprotu, ka, nu, jā, 2 pēc kārtas ir slikti. Un jā, šeit 2 bullseye hit birdie. Septiņpadsmitais 4,7. Grūtākais grostrasē. Jā, un šeit arī slikts metiens. Pēc metiena pārsveros pa labi, nav kontrolas, tā kā, nu jā, tur pagaidām viss slikti. Šeit diezgan ok, tikai nevajadzēja flatbet ritīgā anhaizerī. Nekādas līnijas, vienkārši jāpiemet. Un šeit nezinu, kāpēc es izdomāju, kad jārano. Varbūt saglāpšu. Līnija laba, bet, nu, viss ok. Baugels. 3 pēc kārtas. Labi, pēdējie grozi jāsaņemās un būs viss kārtībā tāpat labs ači. Un šeit atkal pavelku tāpat kā 12. Jā. Šeit grūta līnija.
Likās, ka perfekti, bet kaut kādu krūmu un iesit iekšā vēl dziļāk. Jā, šeit, diemžēl, sasteigts piemetiens, jo, jā, dusmīgs. Šeit es gribēju parādīt, šobrīd diezgan trendīgi runāt par jumpatiem, vai viņi ir legāli vai nē, un tad es gribēju parādīt un pārbaudīt savējo. Un jā, var redzēt, ka disks jau iznāk no rokas, bet kāja vēl ir pie zemes, tā kā viss kārtībā. Iekšā. Bija labs. Un jā, double. Ļoti labs beigas. Un šeit jau bija šī dusmīgs. Super ātri, bet ideāls drivs. Pa spīti visam. 5 metri. Un kaut kā tā. Paldies, ka skatījāties. Tiekamies nākamajos. Komentējiet, vai grafiks ir smuks. Čau, čau. Kā ir? Kādas sajūtas? Es teikšu, ka ideāli. Es visas 3 dienas nospēlēju, tā kā es gribēju. Katru dienu pa mazam kāpumiņam, pa kāpumiņam. Putus vispār nemisoju, tas vispār iespaidīgi. Jo vēl pirms mēnesi apakaļ jau bija jauzes. Bet tagad kaut kā ir pārāk daudz laiks pavadīts trasē, ka nekam citam īsti neatliek un rezultāts neizpalika. Super, vecīt. Apsveic un novēl tāpat arī nākamajos. Paldies. Čau. Čau. Wow, pirmie iespaidi pēc apļa. Tik sliktas beigas. Viss bija tik forši un jau vienu brīdi bija 3, bet varbūt nevajadzēja skatīties rezultātus. Bet labi, tāpat beigās bišķīt kaut kas nepaveicās un sasteidz bija lietus, bet bez attaisnojumiem esmu priecīgs. Kopā ļoti labi 7. vieta Baltijā, tas ir ļoti labi. Tā kā tas, kas ir jātrenē, ir puti. Draivi, grūti sūdzēties, protams, ja es neskaitu pēdējos, bet es tik daudz putus aizmetu garām un tur ir ļoti daudz metienu, tā kā to es trenēšu un būs labāk. Paldies, ka skatījāties, cerams kaut kas interesants un, ja kādam kaut kas vajadzīgs, tomsvalciets.lv. Protams, paldies maniem sponsoriem Latitude 64 un Disc Golf EU. Čau visiem!